Līvānu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji bieži vien ir spiesti maksāt par svešu cilvēku radītajiem atkritumiem. Tāpat nelegāli izmestie atkritumi piesārņo mežus, skvērus un citas vietas Līvānu novadā, kas rada papildu izdevumus pašvaldībai. Mēs katru gadu pašvaldībā apmēram 10 000 eiro esam spiesti tērēt tam, lai nodotu nelegālos atkritumus, kuri, protams, ir jāsavāc. Lai cīnītos pret negodprātīgajām personām, Līvānu novada pašvaldība noteikusi pienākumu ikviena nekustamā īpašuma īpašniekam slēgt līgumu ar Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību par atkritumu apsaimniekošanu. Ņemot vērā, ka biežāk no atkritumiem nelegāli atbrīvojas privātmāju iedzīvotāji, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā nosaka Līvānu pilsētas privātmāju sektoram minimālo nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un apjomu – tīri 0,24 kubikmetri atkritumu mēnesī. Ar šo noteikumu tiek akcentēts, ka ikviena mājsaimniecība saražo kaut nelielu atkritumu daudzumu, par ko ir arī jāmaksā. Ja cilvēks katra mājsaimniecība maksā šo noteikto summu, tad cilvēkiem vairs nebūs motivācijas vest uz mežu vai vest kaut kur 5 stāvu māju pagalmā, jo viņam tik un tā tas minimālais maksājums ir jāveic. Un to visur Latvijā piekopj, un arī mēs mēģinām to sakārtot. Ja kāds neiesaistās Līvānu novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un nav noslēdzis līgumu, par to var piemērot administratīvo atbildību, brīdinājumu vai naudas sodu. Komunālā saimniecība sniedz informāciju par nenoslēgtajiem līgumiem, un tad arī pašvaldības policija veic komunikāciju ar tām mājsaimniecībām, un arī tiek uzsāktas par šādu faktu administratīvās lietvedības. Līvānu novada pašvaldībā uzsver, ka mērķis nav sodīt, tādēļ sākotnēji ar iedzīvotājiem tiek veiktas pārunas. Par pienākumu noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu līvānieši tiks informēti arī turpmāk. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.